Sveiciens, darbie skatītāji! Kā solīts, esmu atgriezies. Šoreiz tāds varbūt nedaudz netipiskāks raidījums, jo, ja iepriekš ir bijis vairāk vai mazāk ar akadēmiskiem cilvēkiem, tad šoreiz ir saruna ar tātad cilvēku, kurš ļoti daudz ko zina par uzturu. Tautā tos sauc par nutriciologiem, oficiāli akadēmiski tie ir uzturu speciālisti. Tas būs viens no jautājumiem, par kuriem mēs tūdaļ parunāsim, bet tagad es te pieteikšu, man saruna biedrs ir Ieva Krolle, kas ir sevi parādījusi gan manās acīs, gan arī citu cilvēku acīs, kā ļoti, ļoti zinošu cilvēku tieši saistībā ar to, ko mēs uzņemam sevī un kā tas ietekmē mūsu veselību, mūsu zārnu mikrobiomu un attiecīgi dzīvi kopumā. Tāpēc, Ieva, paldies! Prieks, ka tu te esi ar mani šajā sarunā. Paldies, ka piekriti. Labdien visiem un paldies, ka uzaicināji. Jā, vēl joprojām, pēc 3 gadu gan rīz es vēl joprojām neesmu pieredzi pie šī. Bet labi, sāksim ar to, ka tātad iepazīstim lūdzu nedaudz ar sevi. Tātad tas backgrounds, kāds tev ir bijis, kā tu esi nonākusi līdz tam, ka tu šobrīd tātad pozicionē sevi Latvijā neatzītā tādā nozarē. Jā, sāku studēt nutricioloģiju, kā jau bieži vien daudziem gadās, kad dzīve piespiež, un pašai bija daudzas veselības problēmas, saskaros gan ar autoimūno saslimšanu, gan ar ļoti ilglaicīgām ādas problēmām, gan arī 10 gadu griezumā. Nespēju neko atrisināt medicīniski, izstaigāt, tas bija riņķi. Un tad gadījās tā, ka vienos atbilžu meklējumos man YouTube'ā izleca video, kur viens mikrobiologs stāstīja, ka Lielbritānijas veselības ministrijas mājaslapā ir bijis paziņojums, ka multiplā skleroze, kas bija man autoimūnā saslimšana, ar ko es biju saskārusies, viens no iemesliem, top iemesliem ir caurlaidīgs zarnu sindroms, un tur lielā mērā ir saistība ar mikrobiomu. Tā bija tāda mana zīme no augšas, var teikt. Es sāku šim cilvēkam, sāku pētīt viņa sniegtās zināšanas, es aizgāju, tas bija savulaik. Viņš bija no Krievijas, kurš daudz studējis Amerikā, un es atklāju ceļus, kur viņš pasniedzis. Pabeidzu 2 gadu programmu Maskavas izglītojošās medicīnas universitātē tiešsaistē, un tad tieši nutricioloģiju. Nutricioloģija, protams, visu, kas saistīts, ko mēs uzņemam, ko tas mums dod, un ļoti daudz un dažādu uzturu plāni, kurus es arī izmēģināju sevis dažādas, samazinot kaut kādus produktus, un es ieraudzīju arī kaut kādu labumu, bet es ļoti daudz ko neēdu. Un tad es sapratu, ka kaut kas īsti nestrādā ar tiem uzturu plāniem, un es sāku arvien vairāk pievērsties tieši mikrobiomu jautājumam, nirt iekšā. Sāku meklēt iespējas, kur var tieši ļoti fokusēti mācīties par mikrobiomu. Man ir Turīnas universitāte, kaut kādi Stanfordas universitātē mazie kursi, kurus es vienkārši gāju un mācījos. Taču vislielākie ieguvumi man bija pie mikrobioloģijas doktoriem, kuri taisa individuālas mācības, padziļinātas tādus garos kursus grupās. Es kopā ar ārstiem esmu mācījusies Amerikā. Tie bija paši vērtīgākie, kur tu vienkārši pie pašiem jaunākiem zinātniskajiem pētījumiem, pie jaunākās informācijas, pie šīs te saistības, tu saproti, kas tā ir par bumbu šajā brīdī šis te mikrobioms un kā tas ietekmē burtiski visas mūsu veselības jomas. Es principā sapratu. Es kā daļai arī zināju jau šo atbildi jau pirms tam, bet es sapratu, ka tātad ir veikts patiešām liels izpētes darbs arī caur sevi, kas ir, manuprāt, vislielākā skola, un ir tātad izprasts tāda ēdiena ietekme uz mūsu zarnu mikrobiomu, kā cilvēku mikrobiomu. Jā. Pavisam īsi, kāda ir, vai ir vispār būtiska atšķirības starp to, ko tu mācījies dažādos kursos, attiecībā pret to, kas ir
mūsu valstī akadēmiski atzītais uzturs speciālists? Šo gan es negribētu salīdzināt, jo es nepārzinu Latvijas uzturu zinātnieku mācību programmu. Es gāju ļoti apzināti mācīties, kur, teiksim, jo akadēmisks grāds, es neko negribu teikt, tā tas vienkārši ir sistēmā. Mēs mācāmies arī daudz tos gadus, varbūt arī lietas, kas vienkārši vajadzīgas kredītpunktiem un lai iegūtu šo te vispārējo zināšanu. Man vajadzēja ļoti fokusētas zināšanas tikai vienā virzienā, kas ir īsākā laika posmā, un uz to tad es arī gāju. Un pirms tam ļoti interesanti, ka es neilgi pirms šīm mācībām es Stradiņu universitātē pabeidzu sociālo antropoloģiju, un tad es tā kā no cilvēku sabiedrību pētīšanas, jā, pārgāju uz mikrobu sabiedrību pētīšanu. Nu, tā kā. Vai ir līdzības? Kaut kur man liekas, ka varētu arī teikt, ka kaut kur ir līdzības. Ļoti labi. Nē, pavisam noteikti, un stāsti par to, ka, jo mēs esam ar tevi runājuši pirms tam, un es esmu arī pats iegādājies un izgājis tos kursus, kurus tu biji sataisījusi, un es pats tā kā izmācījos šo te procesu visu. Un ar to es arī gribu tā kā arī skatītājiem norādīt to, ka ir tas, ka nav akadēmisks grāds, nevienmēr nozīmē, ka tas kaut kas ir slikts. Jo būsim godīgi, mums te Latvijā serpentu izdzinēju ir gana daudz, un šādu tādu no Dievs sazina, kurienes informāciju sagrābstītu informāciju izplatītāji, un ir atšķirības starp tādiem cilvēkiem, un ir atšķirības starp tiem, kas tā kā patiešām kaut ko arī dara un ir darījuši šajā te savā specializēšanā, savā nozarē. Līdz ar to man personīgi uzticēšanās Ievas zināšanām ir. Tieši tamdēļ arī turpināsim šo sarunu. Kā tu labi saproti, tēma lielākoties būs par alkoholu un zarnu mikrobiomu. Tātad, es atceros, ka bija kaut kāds, man liekas, 100. diena, kad es biju ierakstījis raidījumu, un es jau 100. dienā, tātad sanāk 3 mēneši ar Astīti, godīgi pateicu, ka es izjūtu atšķirību tādā proktoloģiskā līmenī. Jo, es nezinu, vai tagad ir prātīgi iedziļināties baigi detaļās, bet arī cikot kļuva labāk. Vai tu varētu lūdzu pastāstīt, tātad etanola ietekmi uz mūsu zarnu mikrobiomu un uz mūsu zarnu veselību? Pirms es sāksim to ietekmi, es gribu bišķiņ ieskicēt, kas tad ir zarnu mikrobioms, un tad arī vieglāk varēs saprast to ietekmi. Tas, ka šobrīd tā zinātne par to mikrobiomu nav sena, tā ir tikai no šī gadsimta sākuma, kad zinātniekiem izdevās paskatīties, atšifrēt baktēriju genomus, un viņi saprata, ka tur ir milzīgs kosmos, visums mūsos dzīvo, nevis tikai tur nūjiņas, lodītas un kādas tur vēl tās formas, ko varēja ieraudzīt mikroskopā. Un tieši tas daudzveidīgums un tas milzīgais gēnu daudzums, kas katrā no baktērijām ir. Tas vispār ir, principā tās ir svešbūtnes. Citi sauc to par maziem citplanētiešiem, kas dzīvo mūsos. Principā tās ir būtnes, kas nepiedara mūsu organismam, bet viņas dzīvo un ļoti, ļoti ietekmē mūsu veselību. Un mikrobi mums ir visur, uz ādas, dažādos orgānos, un, protams, vislielākais daudzums to ir mūsu zarnās. Pēc daudzuma, ja kā gribās mērīties kilogramos, tad dati ir ļoti dažādi no 1 līdz 3 kilogramiem. Un šīs te baktērijas ietekmē to, kā mēs jūtamies, kā strādā mūsu gramošana, kā strādā mūsu galva un vispār daudzi citi orgāni. Jo šobrīd ir tā saucamās asis, tā dēvētās ir smadzeņu zarnu asis, ir smadzeņu ādas asis, ir smadzeņu plaušu asis un daudzas citas, kas norāda to, ka šīs te mazās būtnes izstrādā noteiktas vielas, un šīs te vielas ietekmē citas mūsu orgānu sistēmas. Lūk, un tad viena no tādām būtiskākajām lietām mūsu zarnās ir tā kā šīs baktērijas ir diezgan savā ziņā tāds agresīvas, viņas izstrādā ļoti spēcīgas ķīmiskas vielas, tad mums arī
mūsu organismam ir arī jāizsargājās. Un tāpēc mūsu zarnu sieniņa ir, protams, ļoti plāna, un tad pa viršu šai zarnu sieniņai ir zarnu gļotāda, ko ražo mūsu īpašas tādas gobletu šūnas, ja viņu sauc vēl arī pa mucīnu, to zarnu gļotādi, ja? Tad šīs te mūsu zarnu šūnas ražo šo mucīnu, lai aizsargātu plāno zarnu sieniņu no šīs te baktēriju vides, un jebkā visa, kas ir mūsu tajā zarnu vidē uzturs, ja? Un kādas vielas tur nonāk. Un vēl ir tāda būtiska nianse, ka mūsu zarnu siena nav monolīta, viņa sastāv no šūniņām, un katra šūniņa ir sāķēta ar tādām, nezinu, angliski sauc to tight junction, jeb tādi ciešie savienojumi. Un ka gadās, ka šī te zarnu gļotāda sāk noardīties, dažādi ietekmē. Tas, ka mums ir slikts uzturs, nepietiekami strādā, nav šo te pietiekami spēcīgu to šūnu, kas izstrādā to gļotādu, jo tur ir ļoti liela saistība, ka baktērijas dod noteikta veida labās baktērijas sazinās ar mūsu šīm te šūnām, un lai tās pastiprina šo gļotādas ražošanu. Un ja nav šo te pietiekami daudz gļotādas, tā sāk noardīties, un šie ciešie savienojumi sāk tā kā mazliet pavājināties, un vietā viņi var arī pavērties, pārplīst. Un tad kaut kādas ķīmiskas vielas, kas ir kaut kādas molekulas, kas atrodas zarnās, kaut kādi toksīni, baktēriju, tie var nonākt asinsritē. Protams, es te rādu ar pirkstiem un liekas, ka tas kaut kāds milzīgs caurums, tas ir mikroskopisks, varbūt tas šķirbiņa, kur tas viss notiek, un tā var notikt arī kaut kādu vienreizēju iekaisuma gadījumā vai kaut kādas traumas gadījumā, un tas ir normāli, tā sistēma var atvērties un var aizvērties, taču, ja tas gļotādas samazinājums ir patstāvīgs, ja zarnās ir disbioze tas ir, vai to sauc arī par disbakteriozi, kad, teiksim, slikto puišu ir vairāk nekā labo, ja? Un attiecīgi šī iemesla dēļ trūkst labās baktērijas, kas sadarbojas ar šīm te zarnu šūnām, lai ražotu šo te mucīnu, un tādā veidā disbiozes gadījumā šis te caurlaidīgo zarnu sindroms var pastiprināties un būt patstāvīgs. Un tas nozīmē, ka organismā visu laiku nokļūst kaut kādas vielas, kas veicina iekaisumu. Viens tāds starp jautājums. Tad kaut kādā līmenī Latvijā arī zinātnē un arī farmācijā tātad šis te zarnu mikrobioma stāsts ir atzīts, un tā kā ir oficiāls, jo ir pieejami oficiāli aptiekās iegādājumi probiotiķi, kurus vēlams ir tur pēc antibiotika kursiem lietot un tā. Respektīvi, tātad, nav. Tas, ko tu stāsti, ir patiess. Tātad zarnu mikrobioms ir reāls, atšķirībā no serpenta. Man liekas, es vēl neatbildēju tev jautājumu, kā tieši ietekmēja, kāpēc tev liekas, ka tev uzlabojās zarnu stāvoklis, un kāds ir tas iemesls. Es vienkārši gribēju vēl pabeigt šo stāstu par disbiozi, ka viens no iemesliem cilvēkiem, kas lieto daudz alkoholu, šī tiešām ir zarnu disbioze, to rāda pētījumi, ka viņiem ir šo te patogēno jeb slikto baktēriju, kas ražo toksīnus, ir vairāk nekā labo baktēriju, kas ražo dažādas pretiekaisuma vielas, palīdz sadziedēt šo te zarnu gļotādu, un attiecīgi tad viņiem varētu būt gan šis caurlaidīgo zarnu sindroms, ko ir izraisījis šis te patstāvīga alkohola lietošana. Un pārstājot lietot alkoholu, un ja vēl tiek lietots arī uzturs, kas varbūt palīdz labajām baktērijām augt, zarnas pakāpeniski dziedējās. Tad šīs gļotādas slānis atjaunojās,
Un tas ir loģisks solis, ka ir labāka pašsajūta. Cilvēks sāk izjust labāku pašsajūtu. Nu labi, tad alkoholā, etanolā ir tieši tie sliktie puiši pārsvarā, vai tie ir cukurā, vai kur viņi ir alkoholā, kāpēc viņi vispār mūsos tad ienāk. Labi, viens ir skaidrs, ka tur kola, laikam, un cukuru un tādas lietas, kuras nevajadzētu, bet, nu, te, protams, atradīsies veču, ja, kas pēc tīra, ja, tikai sīvo, ja, tas tā arī ietekmē. Protams, es nepateikšu tur tieši kādā veidā etanols tieši bioķīmiski to ceļu, kā izraisa un kā tieši sadarbībā ar noteiktām baktērijām, kāpēc šādi bojājumi rodas, bet pētījumi tiešām parāda, ka alkohols veicina zarnu caurlaidību. Un pateikšu pat interesants vēl pētījums, ka mēģina lietot alkoholu kopā ar probiotikām, un šī te caurlaidība ir daudz mazāka. Tad ir konkrēts probiotika celms, BB12 to dēvē, un ir pētījumi tieši ar šo. Es pieļauju, ka to dara arī daudzas citas probiotikas, un varbūt arī citi baktēriju celmi, bet lasīju tieši par šo, ka tad, kad lieto kopā alkoholu ar šo te probiotiku, tad zarnu caurlaidība ievērojami samazinās. Tas nozīmē, ka tur ir ļoti tiešām... skābiem kāpostiem, ja? Nu, nezinu, vai tieši tā baktērija būs skābajā kāpostā, bet var arī pamēģināt. Bet, droši vien labāk tad vispār nelietot, bet es gan nezinu, kāda būs reakcija. Uz vispār nelietošanu, ja? Jāber kā skābiem kāpostiem, jā. Nu, labi. Bet tad rūkstošie. Labi, skaidrs, teiksim, ka tātad veči tur to savu sīvos dzers un turpinās arī dzert. Nebūsim ilūzijās. Bet, piemēram, rūkstošie ali, vīni, bet es saprotu, ka, ja es pareizi saprotu, tad tās labās baktērijas visvairāk ir tātad, fermentētos produktos. Jā, fermentētos. Skābi kāpos, skābi gurķi, kefīrs, jogurts, jā. Jā. Un tātad te visi ir rūkšanas process, tātad alus un varbūt kvass, vienīgais tur daudz cukuru ir. Un vīnu un tādas lietas. Tad varbūt mēs varam pieiet pie tās puses, tad tos dzērienus tā kā var, viņi tā kā nebojā, tur, kā tur ir? Es tieši pirms mūsu sarunas paskatījos arī pētījumus, kas saistībā ar alkoholu un mikrobiomu, un arī mēģināju atrast tādas statistiku, par alkohola veidiem. Šobrīd kopumā jāsaka, etanols kopumā ir kaitīgs zarnu baktērijām. Īpaši labajām, kas ir mūsu sargi, kas ir mūsu veselības tādi sargātāji, kas ražo visas šīs labās vielas. Viņas būs degradējošas. Jebkurš daudzums etanola būs viņām degradējošs. Vienīgie pētījumi, kas uzrāda, kas ir salīdzinoši labs mikrobiomam, jo tiešām palielinās kaut kādu labo baktēriju skaits, tas ir sarkanais vīns. Tikai vienīgi, ne baltais arī, ne alus, ne stiprie dzērieni, bet sarkanais vīns. Un tur runa ir par polifenoliem, tādām antioksidantu molekulām, ko satur augi. Polifenoli, tas ir, es domāju, ka mēs parunāsim arī vēlāk, kas vispār mikrobiomam ir ļoti vērtīgs, tad tieši augu polifenoli ir super barība gan mums, gan zarnu baktērijām. Tās ir šie tie gaistošie, kas ir savienojumi, kas varbūt dod īpašo smaržu augam, krāsu. Tad polifenoli būs daudz ogās, kurus nevar atmazgāt no drēbēm, dažādās garšvielās, piemēram, zaļajā tējā būs tanīns, spēcīgi polifenoli. Un attiecīgi šīs te vielas ir arī sarkanajā vīnā daudz. Bet tāpat laikā, protams, tur arī ir spirts, kas ietekmē nelabvēlīgi baktērijas, un tas pētījumi liecina, ka tas pozitīvais ir tikai no vienas glāzes dienā. Tas ir tas maksimums.
Es klausos arī dažādus speciālistus, gastroenterologus. Nesen klausījos viens Harvards Tikai nesaka Danilonu. Viņu vairs nevajag klausīties. Harvards universitātes profesors, un viņš minēja, ka nevajag sevi mānīt, ka alkohols ir labs un ka viņš dod labumu veselībai. Viņš pats, tas ārsts arī labprāt dzer to vīnu glāzi pie vakariņām, bet tas ir jāsaprot, tas ir tādai kompānijai socializēšanās dēļ, nevis teikt, ka tas mums dod labu veselību. Tā. Te man obligāti ir jāatgādina arī klausītājiem par to, ka Pasaules veselības organizācija jau kādu laiku jau ir skaidri un gaiši savā pozīcijā ir nepārprotam par to, ka nav tādas drošas alkohola devas, vai tā viena vīna glāze, vai tā viena vīna pudele, jebkurā gadījumā riski ir lielāki. Un tad par riskiem neliels komentārs un jautājums, uz kuru skaties pēc sajūtām, pēc atbildes. Bet, ja es pareizi atceros, jau 2014. gadā Pasaules vēža organizācija atzina to, ka alkohols ir pirmās grupas kancerogēns. Viņš ir pielīdzināts nikotīnam, asbestam un radiācijai. Kā viens no vēža riska veicinātājiem. Ir aprēķināts un pierādīts to, ka principā sievietēm katrs 3. krūtsvēža gadījums ir saistīts ar alkohola risku un ar alkohola lietošanu. Un ir 7 galvenie ietekmes zonas, kurās pateicoties alkohola lietošanai veidojas vēzis, tajā skaitā zarnas. Jautājums. Es pirms saprotu, ka tu neesi onkoloģi un tā, bet ja tiek sistēmiski lietots alkohols, un šis zarnu mikrobioms ir, vairāk ir slikto zēnu, vai tas rada gana labu augsmu, lai šis vēzis zarnās attīstītos? Es domāju, ka saistība tur noteikti ir, jo, kā jau es minēju, labo baktēriju miedarbība ar zarnu veselību ir ārkārtīgi cieša. Vienas no vielām, ko ražo baktērijas rasnajā zarnā, ir īso ķēžu taukskābes, tā sauc par butirātu, propionātu vai acetātu. Butirāts skaitās vispār tāds zelta etalons, jo tas dod enerģiju zarnu šūnām. Tas ir milzīgs pretiekaisuma tāds lādiņš, un ir tiešā saistība pētījumos, ka cilvēkiem, kuriem ir zarnu vēzis atklāts, ka viņiem ir šo te samazināts daudzums šo butirātu ražojošo baktēriju zarnās. Tur ir tieši korelācija. Kā labās baktērijas var veicināt pretvēža ietekmi. Un ja mēs atgriežamies pie mūsu teiktā sarunas sākumā, ka alkohols, šis spirts, veicina disbiozi, pasliktina sliktos, samazina labo baktēriju skaitu, un attiecīgi tad arī samazina tās baktērijas, kas ražo šīs te īso ķēžu taukskābes, ka tur varētu būt šī saistība. Es nevaru apgalvot ļoti tā 100% un teikt, ka tas tā ir, bet, pavadienu uz to rāda, un tādas varētu arī loģiski to izsacināt no pētījumiem. Okay. Labi. Tātad viena sarkanā vīna glāze, viens no lielākajām tādām, fantāzijām par to, ka Latvijā cilvēki dzer tikai pa vienai vīna glāzē vakarā. Kas un cik ilgā laikā var sākt notikt zarnās, ja cilvēks pārstāja to savu vienu vīna glāzi vakarā? Kad var sākt būt runa par to, ka tātad zarnas un mikrobioms pats sāk atjaunoties, paturot prātā domu, ka ik pa laikam džanks, kaut kādas saldumi, respektīvi, es tikai nolieku malā alkoholu vai vīnu, bet pārējo uzturu pagaidām vēl saglabāju tāds tā kā viņš. Manā pieredzē un tas, ko esmu mācījis un lasījis, varētu būt pagrūti, tāpēc, ka baktērijas viena no funkcijām, protams, tas, ka viņas vēlas dabūt to, kas viņām patīk, kas viņām garšo, un ja ir lielā daudzumā šo te mums nelabvēlīgo baktēriju, kas ražo dažādas toksiskas vielas, viņas darīs visu iespējamo, lai panāktu savu,
lai veicinātu šo te produktu uzņemšanu, kas viņām ir vajadzīgs. Varbūt ne tik veselīgs mums pašiem, bet viņām ir nepieciešams. Es to viņai paskaidrošu, kā tas izpaužas. Man vienkārši viens jautājums, tikko ienāca prātā. Vai tad varētu būt tā, ka tas mikrobioms ir tiešā veidā saistīts arī ar to cilvēku atkarības veidošanos? Nu, ir interesanti pētījumi, ko es tieši pirms mūsu tikšanās izlasīju, par ko es arī padalīšos. Jā, mums baktērijas nosaka, ko mūsu garšas prioritātes vai tas produktus, ko mēs liekam mutē. Ja mums ir daudz baktērijas, kuras patogēnās vai mums nelabvēlīgās, kuras var ēst vienkāršos cukurus, ja? Jo ir tā, ka jo ir sarežģītāka baktērija, piemēram, labāka mums, jo viņai ir sarežģītāks gēnu aparāts, un viņa var ēst visu kaut ko, viņa var ēst arī cukuru, bet viņa var ēst šķiedrvielas arī, ja? Viņai, teiksim tā, tēlēna liela mute, ja? Un viņa, ja mēs ēdam kaut kādus dārzeņus un augļus, viņas tos šķiedrvielas vēl sagramot. Patogēnā baktērija var ēst vienkāršo cukuru, piemēram, konču. Un viņai tā šķiedrviela iet gar degunu, viņai nav ko ēst, ja mēs pārējām vienkārši kaut ko citu sākam ēst. Taču viņa vēlas izdzīvot. Un lai kā viņa mūs var piespiest, viņa sāk izdalīt noteiktas vielas mūsu organismā, kas nokļūst asinsritē, un mums liekas, kā man gribās končiņu, kā man gribās cukuriņu. Varbūt iespējams arī, kā man gribas iešaut glāzīti. Arī tādas teorijas pastāv, ja? Un vienkārši atteikties no alkohola, nedomājot kopumā par zarnu mikrobiomu uzlabošanu, būs pagrūti. Ir labā un sliktā ziņa, ja? Kopumā mums mikrobioms ir tāds bāzes saucamais, ja? Kurš ir tāds stabilais, kurš jau mums ir no dzimšanas un kaut kā viņš turās. Tomēr izmaiņas pētījumi rāda, jo tagad jau var izmērīt, izmaiņas var panākt tādas stabilas jau no 4 līdz 6 nedēļām. Tad mēs varam jau diezgan ievērojami kaut ko pamainīt, ka mums varētu būt arī tas, ka sākas citas garšas preferences, ja? Ka, ir jāpaiet kaut kādam laikam, lai tas viss tā kā sāktu stabilizēties. Protams, Es neesmu tādu drastisko, es nemācīšu teikt, jo es tiešām neesmu strādājis ar cilvēkiem ar atkarībām. Ja? Es esmu par tādu pakāpenisku jaunu ieradumu veidošanu. Arī zarnu mikrobioma tāda devīze, jebkurā uzturā ir daudzveidība un augu valsts produktu daudzveidība. Ja? Jo zarnu baktērijām pamatā ēdiens ir šķiedrvielas, kas ir augļos, dārzeņos, pakšveidīgajos riekstos, sēklās, sēnēs. Gan arī polifenoli, arī, kas ir visos augu produktos. Un attiecīgi, ja mēs sākam šo te uzturu uzlabot pakāpeniski, katru reizi kaut ko jaunu pieliekot pa bišķim, tas ir daudz vieglāk nomainīt šo te jauno ieradumu un ieraudzīt, cik tas ir interesanti un varbūt pat garšīgi, un beigās paskatīties arī uz savu pašsajūtu, un tas notiek tā lēnām un pakāpeniski, nekā uzreiz drastiski mēs pārējām uz kaut kādu, tur izslēdzam ļoti daudz produktus, un noteikti notiks arī tas šunka varētu būt arī atpakaļ atnākšana. Ja tev ir jautājums, tu vari papildināt, bet es vēl gribu izstāstīt tieši par šo pētījumu, par to, kā baktērijas ietekmē vēlmi pēc alkohola. Tad es vienkārši pateikšu to, kas man tikko ienāca prātā, un tad, jā, es mēģināšu sapīt kopā. Jo es, tā kā, tu teici par to, ka labais tonis ir tātad pakāpeniski, teiksim, tur nomainīt un likt klāt vairāk dārzniešus un augliešus pretstats nogriezt kā ar nazi. Te, tas, kas man ir zināms saistībā ar alkoholu, kas ir tātad narkotiska viela, tur strādā bišķi, tur labāk ir nogriezt, tikai tāpēc, ka cik arī es esmu runājis ar cilvēkiem, cik ir bijuši mēģinājumi tā saucamā kontrolēt lietas, jā, tātad samazināt devas un tad domāt, ka tas pakāpenis, varbūt kādam tas tiešām arī ir tādā veidā izdevies, bet tiem cilvēkiem, kuriem ir vai noslēdz uz atkarību, vai reāli jau ir atkarība, jau iestājusies, tā švunka atpakaļ ir principā momentāni, jo tur ir, jo atkarībai tas triks ir par to, ka
ir vajadzīgs viens klikšķis, lai tu nu labi, vienu jau var, vēl, teiksim, vienošanās ar sevi, ka tikai vienu, tad, nu labi, tāda diena, es paņemšu 2, un pēc tam tas ceļš ir ātri atpakaļ. Kas es pieļauju, ka varētu nenotikt ar kotletēm. Jā. Es domāju, noteikti, es runāju šeit par ēdienu, tādu mainīšu ēdienkartes. Es saprotu, ka ar alkoholu ir savādāk. Tur ir vai nu jā, vai nu nē. Īpaši cilvēkiem, kuriem tiešām ir nopietnas atkarības. Jā. Labi, tā tad par baktērijām un alkoholu un to tieksmu uz to. Jā. Lai izstāstītu šo te pētījumu, bišķiņ atkal jāpaliet atpakaļ un jāpastāsta par šo procesu, ka ir tāda tehnoloģija, ko sauc par pasaulē, to sāka pielietot ļoti konkrētas vienas bakteriālas infekcijas dēļ, to sauc arī par slimnīcas baktēriju, kad ir tāda Clostridia difficile. Atvainojusies zinātājiem, ka varbūt es nepareizi izrunāju to baktērijas nosaukumu. Visi uztur speciālisti. No! Un tad, kad viņi ieviešas, viņi principā rezistenta, izturīgi pret visa veida antibiotikām pieejamām, un cilvēks palēnām mirst. Un vienīgais veids, gandrīz vienīgais veids, kā var glābt cilvēku, tas ir fekālās mikrobiotas transplantācija no vesela cilvēka. Tas nozīmē, paņem pēces no vesela cilvēka, atdala viņas attīri, jo 60-70% no tas, ko mēs atstājam toaletē. Šis sāk izklausīties nepatīkami. Jā, toaletē tas ir baktērijas. Un paņem veselu cilvēku, attīrīta šīs pēces, ievada slimajam cilvēkam, un viņš ir gadījumi dienas 2 laikā, viņš pieceļās. Vesels cilvēks, tas nav utopija? Nosacīti vesels, bet kuram nav šī saslimšana, piemēram. Konkrētā saslimšana. Jā. Bet, meklē, protams, ar analīzēm nosaka, lai viņam nebūtu arī citas hroniskas saslimšanas. Protams, pastāv riski šai metodei, ka var pārnest kaut ko, ko mēs nezinām. Ja? Tomēr šī metode ir pierādījusi savu efektivitāti tieši konkrētās slimības ārstēšanā, un Amerikā jau pirms pāris gadiem ir Federālā valsts zāļu aģentūra, kas mums tā kā arī valsts zāļu aģentūra, viņi ir atļāvuši, un no cilvēku fēcēm tiek veidotas kapsulas, ko cilvēki norīj un ārstējās no šīs te infekcijas. Tas ir oficiāli atzīta metode. Tur, ne šeit. Tur ir kapsulas. Pie mums Latvijā es esmu dzirdējis par vienu gadījumu, iespējams ir bijuši vairāk, kad pārstāda šo te fekālu. Jā, viņu visur pasaulē. Un šobrīd viņi ieraudzīja zinātnieki, mediķi, kas strādā pie šīs vienas infekcijas, un viņi sāka pētīt, kas notiek pie citām slimībām. Ir labi efekti, es zinu, ka Ķīnā ar Parkinsonu ļoti labi strādā ar šo. Ir daudz pētījumu, kas rāda, ka depresijas gadījumā tas strādā. Tas nozīmē, ka zarnu mikrobioms ir atbildīgs, lielā mērā atbildīgs par šīs slimības rašanos, jo pārstādot mikrobiomu no cilvēku, kuram nav šī slimība, slimajam cilvēkam simptomi pakāpeniski pāriet. Lūk, un runājot par alkohola atkarīgajiem. Nesen, burtiski pirms pāris gadiem, Virģīnijas universitātē, ja es nemaldos, Amerikā, tika veikts neliela apjoma pētījums, tika paņemti 20 cilvēki ar alkohola spēcīgu atkarību, sadalīti 2 grupās, 10 un 10. Pusē grupas deva šo te transplantu kapsulu veidā no cilvēkiem, kuriem nav alkohola atkarības, un 10 saņēma placebo efektas, tukšās kapsuliņas, tā kā viņi nezināja. Efekts bija diezgan pārsteidzošs grupā, kas lietoja 15 dienas šo te transplantus, viņiem burtiski strauji samazinājās vēlme vispār lietot alkoholu. Un ilgtermiņā viņiem arī palika šis te efekts saglabājās. Un placebo grupā 3 uzlabojās. Tas nozīmē, ka cilvēki arī piedomā, placebo vienmēr ir kaut kāds efekts, bet, plus vēl viņi darīja arī tā kā dubult pārbaudi, viņi ņēma, tur arī parasti šādos eksperimentos iesaist dzīvniekus, pārstādīja, tiek speciāli veidots alkohola atkarīgās peles, un arī šīm te alkohola atkarīgajām pelēm pārstādīja šo te mikrobiomu, un tad, kad viņas
viņām arī ir brīva pieeja alkohola, un pēc šīs pārstādīšanas viņas, piemēram, izvēlās vairs neiet un nelietot alkoholu. Un tas nozīmē, ka es saprotu, ka tas skan vispār kaut kā es sasmējos par alkoholiķiem pelēm. Bet runa ir par to, cik es esmu klausījusies un skatījusies pētījumus un lasījusi, tas ir vienreizēji, kā šī te mikrobioma transplantācija, tu vienkārši tādu lielu daudzumu citu baktēriju ievad patiešo tur, kur viņas arī mīt, ja, teiksim, lielākais daudzums resnajā zarnā. Un kad cilvēkiem efekti, uzlabojumi rodas burtiski tur dienu laikā, nav runa pat par mēnešiem. Tā, šis pavēr tagad jaunas apvāršņas arī turpināt sarunā. Pirmām kārtām, vai šis te Virģīnijas štata, tātad pētījums, Virģīnijas universitātes pētījums, ir pirmkārt, kur tas ir pieejams, kur es to varu izlasīt, lai nosūtītu veselības ministrijai? Jo varbūt tās ir tiešām vērts pievērst šādas lietas, uzmanību šādām lietām, jo mēs labi zinām, ka fekālijas ir viens no izcilākajiem, piemēram, mēslojumiem augu valsts pasaulē. Un ne tikai dzīvnieki, bet arī cilvēki to starp. Ka principā arī visas attīrīšanas rūpnīcas, viņas, ja mēs neizmantotu tur negāstu iekšā, tad viņas podos iekšā Dievs sazina vēl ko, tad principā viņas vajag būt pavisam citādākas un nemaz baigo aromātu nemaz neizdalīt no sevis ārā. Mēs ļoti labi saprotam un zinām to, ka pasaules dārgākā kafija, no kurienes nāk, ja? Un daudz citas lietas ar šiem izkārnījumiem ir saistītas un nav jau nekas tāds, it kā liekas nepierasts un mulsinošs, ja, tagad runāt par to, ka es varētu ēst fekālijas kapsulās, ja, bet tās jau nav fekālijas kapsulās, tas zaļais, ja, tāds it kā probiotiķis, ja, kas vienkārši tādā koncentrētākā formā, pareizi, un tas ir oficiāli atsevišķās pasaules vietās tiek izmantots. Jā, šobrīd jā. Skaidrs, tas ir attīrīts baktērijas un... nav tā, ka tas ir sūds kapsulā. Nē, tīrā veidā nē, tur ir tiešām tā baktērijas, bet vienmēr jārēķinās, ka pastāv kaut kāds risks, ka tu nezini, ko tu vari no tā cilvēka, mēs jau zināt, vēl līdz galam nav izpētījis. Protams, šobrīd pastāv tāds mikrobioma bankas, ka kamēr tu esi jauns un spēcīgs, tu vari nodot savu materiālu, un tad, kad tev paliks gadās kāda saslimšana vai uz vecumu, ka tu gribi atkal uzlabot savu veselības stāvokli, tu tā kā transplantē pats savu materiālu. Jā? Tad tur mazāk bet arī Latvijā. Tādas bankas Latvijā nav, jā. Tas ir ārzemēs jāmeklē. Otrkārt, šobrīd tāds pilnīgi pa citu tēmu, bet arī ir ļoti izdevīgi rūpēties par savu mikrobiomu, jo medicīnas iestādes, kas veic šo te transplantāciju, viņām ir nepieciešami veseli donori. Nekuru katru ņems par šo te mikrobioma donoru. Tev tiešām jābūt labam veselības stāvoklim un ļoti labam mikrobiomam. Ar ļoti lielu daudzveidību gan kvantitātē, gan kvalitātē. Un par to arī maksā. Tā kā visi donori, kas saka... Es nesaku, ka vajag beigt nodot asins, bet ir vērts kaut ko jaunu pamēģināt, jā, ārzemēs. Es pieļauju, ka tā nākotnē varētu būt tāda ļoti interesanta tēma, jo tiešām ar pārtiku, ar gaisu, ar vidi, ar ekoloģiju, ar to pašu alkoholu lietošanu, ļoti daudziem cilvēkiem tiek bojātas gan zarnas, gan zarnu mikrobioma un rodas viss šis te iekaisuma un hronisko slimību kaskāde, kas visā pasaulē, īpaši rietumu pasaulē valda. Ja šo skatās uzturu speciālisti, lūdzu, rakstiet komentārus, varat arī man piezvanīt un pastāstīt, cik daudz par šo stāsta jūsu mācībās. Tā tīri, es vienkārši pats gribu saprast, cik daudz no akadēmiskajā vidē runā par šo tēmu, kā alkohols patiesi degradējoši ietekmē mūsu zarnu mikroklimatu. Tāds ir vienkārši aiz intereses, es gribētu zināt. Jo man ir klusas aizdomas, ka par to runā, bet varbūt ne līdz galam pietiek. Es pieļauju, ka šobrīd tā kā zarnu mikrobioms, tas ir tāda viena no karstajām tematiem pasaulē. Viņa aug burtiski kā uz rauga, es nezinu, mīkli, ja, jo kad sāku to mācīties pirms gadiem 4, tad
tas bija salīdzinoši maz, un tagad, kad es vienkārši varu vaļā visas tās informācijas vai saites, kuriem es sekoju tos avotus, tad tur vienkārši ģeometriskā progresijā gan produkti priekš mikrobioma, probiotikas aug, arvien jauni veidi, jauni celmi tiek atklāti un jaunas probiotikas ražotas tādas, kas nav vispār dzirdētas. Un, tā kā tas ir ļoti, ļoti, kā es domāju, es tiešām neesmu iepazinusies un nezinu, ko māca šobrīd. Bet, tā drošības pēc, tā nav homeopātija. Nē. Viss, tas bija tas. Ok, tādā gadījumā man jautājums ir, vai varam lūdzu tad izskriet cauri tiem produktiem, kurus būtu vēlams, kuros ir tātad, visvairāk šī jēgpilnās, pozitīvās, labvēlīgās baktērijas, kuras cilvēks tātad viņš ir vienalga vai lietojas glāzi dienā vai pudeli nedēļā vai vienalga kādos apjomos, tātad viss es tagad noliku alkoholu malā, zinu, ka tas man ir kaitēcisks, sākšu tagad ēst un dzert kaut ko citu. Kas ir tie produkti, kurus ieteicams uzņemt lielākos apmēros, lai ātrāk palīdzētu savam zarnām? Primāri tie būs fermentētie produkti. Skābētie kāposti. Veikalos mums, diemžēl, pašlaik nav ļoti liela bagātība ar šādiem produktiem. Ja ir iespējams, varbūt, ka tirgū, man liekas, ir vairāk. Jācer, ka jāprasa godīgi pārdevējiem, vai viņi tiešām dabiski fermentē vai nepiešauj tur kādu etiķīti. Ja? Vislabākais cilvēkam, protams, ir fermentēt pašam. Jā, tas ir visideālākais. Starp citu, kādu bieti iefermentēt vai, nezinu, jebkuru dārzenu var fermentēt. Īsumā, kā tu bieti iefermentēt pašam dzīvokli? Sagriez, pārlej ar salsūdeni un paturi dienas 3 līdz 5 istabas temperatūrām, pēc tam leduskapī. Tas es ļoti tā virspusēji, ja godīgi no sirds var ieteikt, ļoti labā fermentētāja ar burvīgajām mācībām ir Baibrudoviča, var atrast fermentēšanas viņas kaut kādas klases Facebookā, bet jebkurā gadījumā, ja jūs YouTube'ā ievadīsiet, jūs atradīsiet. Bet, katrā ziņā, ja cilvēkam ir es saprotu, ir aizņemtības laiks, aizņemtības vienkārši kalngals ar visu, bet skābēts kāpostus var nopirkt dimdiņus vai kas mums vēl ir pieejami gandrīz jebkurā veikalā. Skābētu gurķi arī var nopirkt, kefīru, jogurtu, bet bez cukuru. Tie, kur ir tīrā veidā fermentēti, tas ir nopērkams. Un to var lietot. Skāpskrējums arī ir fermentēts produkts. Tas ir primāri fermentētie. Noteikti palielināt pamazām augu valsts produktus. Bet nesākt, vajag saprast, ka nevajag to sākt tādā tempā milzīgā, tāpēc, ka zarnu mikrobioms ir noplicināts. Tur nav pietiekami daudz baktēriju, kas visu to var sašķelt un apēst. Un cilvēks vienkārši var sākt pūsties. Tur var aiziet arī otrā galējībā. Nevajadzētu tā, ka mesties, un tagad man būs tikai dārzeņu augļi un fermentēti produkti un nekā cita, un tad es tagad tikai to ēdīšu. Nebūs tik vienkārši. Tāpēc es saku par tādu pakāpeniskumu. Dažkārt ir labi, pat ja jūt, ka īsti vēders neņem pretī, var sākt kāpos sulu, kaut vai karoti dienā. Tā, pakāpeniski. Tātad fermentēt produktu, dārzeņu augļi, palielināt varbūt sauju riekstu, sauju sēklas, pākšveidīgie ir ideāli. Pupas, zirņi. Pupas ir ļoti liels daudzums, ko var nopirkt. Lēcas ir ideāls produkts priekš. Tās ir maigākas būs nekā pupas, jo daudziem tomēr ir kaut kādas problēmas ar pākšveidīgo sagramošanu. Tad lēcas kā alternatīva. Un kas ir tie produkti, kurus, principā, tad ikdienišķas izpratnes lietošanā ir mums ļoti tradicionāli un pieņemti, bet kurus darētu vai izslēgt vai vismaz samazināt? Cukurs, tas būtu tā kā, tur ir skaidrs. Jā, protams, cukuru saturošie pārstrādātie, rūpnieciski pārstrādātie produkti. Ja mēs skatāmies, paņemam kādu produktu veikalā un lasām sastāvu, ja tas ir jau vairāk par kādiem 3-4 ingredientiem,
ka tur sākās tāda garš uzskaitījums, jā, un varbūt nebūs apslēpta zemē, bet kaut kā savādāk, bet tomēr skatāmies, kas tur ir rakstīts, jo zarnu mikrobiomu arī degradē visi emulgatori, krāsvielas, mākslīgās krāsvielas, un tās visas ķīmiskās piedevas, kas ir pārtikai. Diemžēl tās ir visās dasās, visi nitrīti, kas iekrāso un, ja tā, protams, nav mājās ražota bez piedevām dasa, jā, bet visas veikalā nopērkamās šīs te pārstrādātie gaļas produkti. Tie ir tā, un dažādas citas jau ir pārtika, kas ir tā kā gatavā, kas arī ir jau. Diemžēl ne arī visi vegāniskie produkti ir labi. Diemžēl tiem arī ir ļoti bēdīgas sastāvdaļas, cik es lasīju. Ne visiem, bet daudziem. Lai panāktu šī produkta struktūru, garšu, un viņš, piemēram, nav dabiski vegāniski, ja tur kaut kāda desana, lai viņu panāktu pēc izskata un garšas kaut kādā ziņā lietojums. Tu domā, sojušliks? Nē, tīra soja jau nav slikti sojušliks. Tas jau tur jau tīra soja samarināta, bet es runāju par kaut kādiem tiešām pusfabrikātiem, kas ir liela veikalos nopērkami. Tā ir skaitā vegāni šokolādes sieriņi, ja, un tāds, līdz tur sanāk, ka tur cukurs ir iekšā. Tur ir cukurs, jā, bet jāsaka, ka cukurs kā tāds mazliet nav slikti. Mums arī nepieciešams šūnām darbībām, tas ir vajadzīgs. Mēs runājam par to cukura daudzumu, ko mēs patērējam īpaši slēptajos produktos. Slēptā veidā mēs nopērkam kečupu, jā, es jau neēdu cukuru. Tur ir cik daudz cukuru. Es nopērku tādu produktu, es neēdu cukuru, bet es papildus dažādām mērcītēm ar to. Es uzņemu milzīgi daudzumu cukuru. Ja mēs jau ēstu un mēs pieliktu tējai to cukuru tēkarotu vai apēstu to konfektu vienu, tas jau nebūtu nemaz tik traki. Kā ir ar sulfītiem? Jautājums vienkārši orientēts tieši saistībā ar jo sarkanajos vīnos parasti ir sulfīti ir iekšā, kas ir autori jūsu galvas sāpēm, ja gadījumā kas. Kā ir ar tiem, tie palīdz vai rada sliktāku situāciju priekš zarnu mikrobiem, vai tu šo tu nezini? Es šo nemācīšu tieši par sulfītiem. Neesmu lasījusi pētījumus, nemācījuši, bet manā skatījumā, ka tas nav nekas labs. Tas bija prognozējums. Jā, ka tas ies kopā ar tām visām vielām, kas nepalīdzēs labajām baktērijām izdzīvot. Jā. Labi. Tā kā es neesmu speķis šajā te mikrobioma jomā, līdz ar to es visticamākais, ka neesmu uzdevis kādu jautājumu, uz kuram varētu būt fantastiska atbilde. Vai ir kaut kas tāds, ko es neesmu pajautājis, bet ko tu zināji, ka tu noteikti gribi pateikt? Tā, kaut kāds man plāns bija šobrīd, iespējams, man kaut kas pašai ir izkritis no galvas. Par uzturu es pateicu, ko mīl baktērijas, ka visu sākt pakāpeniski. Pieminēšu tikai interesantu lietu vēl par polifenoliem, ko mēs runājam, kas ir arī sarkanajā vīnā mazliet, taču polifenolu ir pilns augļos, dārzeņos un ogās un vispār visos augu valsts produktos. Un ļoti interesanta lieta ir, ka polifenoli paši pa sevi ir ārkārtīgi vērtīgi, tie ir antioksidanti mūsu organismam. Bet mēs paši, kā cilvēki, varam uzņemt, sagramot aptuveni 10% no tiem, jo tās ir tādas lielas molekulas. Un tieši zarnu baktērijas izvelk savas mazās šķērītes, sagriež tās lielās molekulas, un tad mēs šos polifenolus varam uzsūkt. Tad viņas no sākuma pārstrādā, viņas gūst labumu no tā, un tad viņas dod arī mums, un mēs varam gūt no tā labumu. Es vienkārši gribēju ieskicēt to piemēru, ka ir ļoti, ļoti izdevīgi, ka mums ir bagātīgs mikrobioms, jo sagramot mēs ļoti daudz ko paši nemaz nevaram. Mēs nevaram uzsūkt ļoti daudz no tā, ko mēs ēdam. Un mūsu vietā to izdara baktērijas, un viņas mums dod to labumu. Jo, piemēram, tas pats runa par tādu granāta abolā ir ļoti spēcīgs antioksidants urolatīns, viņu sauc, taču tas rodas, kad šo te granāta abola skābi sašķeļ baktērijas, noteikta veida baktērijas, ražo šo urolatīnu, un tad mēs šo urolatīnu uzsūcam, sakam, ir super pretiekais un antioksidanta efekts. Ja mums nav šāda veida baktērijas,
tad mēs nemaz to nevaram uzsūkt. Mēs apēdam to granātābolu, kaut ko mēs dabonam, bet mēs nedabonam to 100% efektu no viņa. Protams, tagad jau ir uzņēmēji, kuri saprot, ka cilvēkiem trūkst šo te baktēriju. Viņi mākslīgi inkubatoros audzē šīs baktērijas, dod viņam granātābolu, šīs baktērijas ražo urulatīnu, viņi to sapako buņģiņās un mēs nopērkam veikalā. Bet mēs 15-20 reizes lētāk varam to dabūt, ja mums pašiem ir šīs baktērijas, kuras šo granātābolu sašķeļ. Un tā ir ļoti daudz ko, starp citu, ar dažādiem produktiem, ar dažādiem piedevām. Runa ir tikai par to, ka mūsu rietumu cilvēku mikrobiomi saplicināti, ir ļoti noplicināti, un dēļ tā ir grūtības daudz ko sagramot. Bet viss ir labojums, kā es teicu, 4-6 nedēļu griezumā mēs jau varam redzēt efektu, ja mēs sākam rūpēties par savu zarnu mikrobiomu. 4 mēnesis, tas nav nekas daudz. Strauji ejam noslēgumā. Viens ķecerīgs jautājums man ir jāpajautā, jo es vienkārši atcerējos to, ka daudzi, neizmantošu vārdu daudzi, bet ir cilvēki, kas, lai pēc lietošanām uzlabotu bišķīt savu to pašsajūtu, mēdz ar visdažādākajām metodēm. Kurš dzer skābkāpostu sulu, kas es saprotu, ka tā ir laba doma. Cits to skābkāpostu sulu nevar iedzert, tas izvēlās, un šī nav nekāda reklāma, tie ir reāls jautājums par Actimel un citiem šāda veida produktiem, kas ir tā kā, reklamējās, ka sastāvā ir labās baktērijas. Kopā ar cukuriem un tā, bet, cik jēgpilni ir lietot šos produktus ar, tātad, par placebo nerunājam, bet tātad vai tiešām viņi tā kā tik ļoti palīdzoši mūsu zarnu traktam? Jā, noteikti. Noteikti, tāpēc, ka tas ir fermentēts produkts, kas atkal veicina, uzlabo, pabaro šīs labās baktērijas, kas atkal var diezgan sākt strauji augt. Baktērijas ļoti ātri aug mums, zarnās. Un, attiecīgi, šis efekts, es domāju, tas nav izdomājams, tas ir jūtams. Tas ir burtiski atkal pabarojam alkoholu noplicināto mikrobiomu. Mēs iedodam tā kā mazu atspērienu viņam. Kā tas ir palīdzoši. Es gan aicinājuši Actimel citu pārstāvjus neizmantot šo informāciju, kā paģiru tā kā mazināšanas eliksīru kaut kādu, bet ir labi zināt, ka tas tiešām arī strādā. Jā, un ir arī labi, es saprotu, ka mēs te nereklamējam, bet var iedzert arī probiotikas. Var iedzert arī gluži vienkārši to zaļā iepakuma, es neatceros to nosaukumu, bet es domāju, mēs visi zinām. Jā, aptiekās šobrīd diezgan liels klāsts, Jā. Tā, pēdējie 2 noslēdzošie jautājumi, tradicionāli jautājumi. Viens ir kaut kāds tavs komentārs vai ieteikums cilvēkiem, abiem dzimumiem, kas svārstās par to, ka varētu varbūt tās tiešām arī beigt, bet kāda varbūt tās jēga, ko es no tā iegūšu, ja es beigšu. Mēs kā izrunājām to momentu, ko zarnas iegūst. Bet varbūt tās atbild uz šo jautājumu ar to prizmu, ka tad, kad zarnas būs ieguvušas, ko prāts iegūst no tā, ka tu beidz lietot alkoholu. Kad zarnu mikrobioms uzlabojas, tad šī te ass, ko prāts no tā iegūst? Efekti var būt dažādi. Es domāju, lietojot alkoholu, īpaši, ja ir izteikti lietot alkoholu, ir tendence, ka cilvēkiem ir palielināta aizkaitināmība vai trauksmes stāvokļi, kas tieši atspoguļo, kas tieši rodas no šīs zarnu smadzeņas, ka mums ir tāds vagus nervs, kas te no pakauša iesniedzās visos iekšējos orgānos, tā skaitā arī vai katrā zarnu kvadrātcentimetrā un šūnas par to. Noteikta veida šūnas zarnās visu laiku komunicē ar šo te vagus nervu un ziņo, kādas vielas, kādas baktērijas, kāda situācija ir zarnās, un ja mums ir daudz šīs disbiozes, tad attiecīgi, kas, piemēram, ir alkohola lietošanas intensīvas alkohola lietošanas laikā, tad šie te trauksmes signāli var nākt vairāk uz smadzenēm un izjust cilvēku šo te nepatīkamo emocionālo stāvokli. Ja būs labo baktēriju kopskaits, tad ļoti daudz pienskābās un citas labās baktērijas mums ražo
gan serotonīnu, gan dopamīnu, kas ir labsajūtas hormoni, gan tādu gamma aminosvieskābi, jeb GABA, kas ļoti nomierinoši iedarbojas uz nervu sistēmu. Nu, ja sāk tā plānveidīgi, teiksim, atteikties, vislabāk ir, ja cilvēks tiešām mērķtiecīgi izdomā kaut kādu laika posmu, piemēram, atsakās no alkohola, un ne tikai atsakās, viņam būtu arī tā kā jāpabaro tās zarnu baktērijas. Un paskatīties pāris mēnešu griezumā, kāda ir emocionālā labsajūta, kāds ir stāvoklis, un to viņš var pateikt, vai es tiešām gribu atgriezties uz to iepriekšējo situāciju, vai man tagad ir tik labi, ka es tomēr gribu palikt tur, kur es esmu. Tas ir cilvēkam jāeksperimentē un jādara. Tā no malas tā vienkārši pateikt pārtrauc, es domāju, ka tas nestrādā. Cilvēkam kaut kādam iemeslam jābūt, viņam ir jāpamēģina, viņam ir jāizjūt, jāsaņem šī pieredze, un to viņš teiks, ok, ko es daru tālāk. Tas ir burtiski tas, ko es arī mēģinu cītīgi stāstīt šī projekta ietvaros par to, ka pamēģini, vienkārši pamēģini atteikties, ja nepatiks, vienmēr ir iespēja atgriezties, bet tas fakts tāds, ka vienkārši iedot sev jaunu pieredzi, jau nobriedušā vecumā un pamēģināt, kā tas ir dzīvot bez, var izrādīties ļoti tāds jaunatklājošs process gan par sevi, gan par dzīvi kopumā. Labi, un tad noslēdzošais jautājums, tradicionālais, vai tev ir kaut kas pajautājums man, ko tu vēlies pajautāt? Nav obligāts, tas izvēles jautājums ir, bet mazums. Nav obligāts saistībā ar alkohola tēmu. Man interesē tieši šī tēma, jo tev projekts tuvojās beigām un ir pagājušas 1000 dienas gandrīz. Tūlīt būs, 20. maijā ir 1000 diena. Jā, kopš tu pilnībā nelieto alkoholu. Kā tu vari pateikt šobrīd atskatoties pirms un pēc? Vispār, kas tavā dzīvē, tavā fiziskajā pašsajūtā, varbūt tavu vēderi ir mainījies un tavā emocionālajā? Laikam jāsāk ir ar fizisko. Tātad, principā, es novēroju, ka man gandrīz sāk ataugt mati, bet tad es saprotu, ka tā ir muļķības. Bet, ja tā nopietni, tad no augšas uz leju ejot, tad sejasādes veselība uzlabojas. Man iepriekš bija izteikti problēma ar sejas sausumu, īpaši ziemas laikā, tas tagad neeksistējoši. Ir samazinājies sarkanums, bet kā man dermatoloģi skaidroja to, ka man bija savu zinām pakāpi, tie asinsvadi bija tik tuvu sejai, ka zināms, sārtvaidzītes man arī paliks līdz mūža galam. Mutes kvalitātes veselība ir uzlabojusies, elpas tādā ziņā. Krākšana ir samazinājusies. Svars ir samazinājies pēdējo šo 1000 dienu laikā par sen loloto sapni. Stāsts tāds, ka es daudzus gadus darīju visu iespējamo, lai savu svaru samazinātu par 20 kg. Un tagad, kad es sāku to projektu, es domāju, labi, pie vēlma ar to visu, necentīšos vairs. Un tad, kad necenšās, tad sanāk. Tad tā arī ir. Man ir bišķi vairāk kā 20 kg no dzīvās masas, kopš es sāku šo te projektu. Zarnu veselība man ir uzlabojusies krietni, ko es vienkārši pats jūtu no vēdera izējas jautājumu, no pušanās jautājumu raugoties. Ar visu to, ka ir parasti cilvēkiem, kas atsakās no alkohola, viņiem uznāk tādas saldumkāras tūri. Kaut kādi pirmie mēneši varbūt tad izteikti vēlme ēst saldumus. Man te bija aptuveni pusgads, ka es vienkārši varēju pilnīgi mierīgi, ekscelence, no šurp. Un arī, tas saraksts bija atkal jau, ja? Bet tā kā arī pakāpeniski samazinās, viņi pāriet, jā, viņi vienkārši pati pāriet. Tāpēc, ka tur nav stāsts, manuprāt, tur nav stāsts par zarnu barošanu, tur ir vairāk stāsts par endorfīniem, kurus mēs iegūstam no šiem cukuriem, no šiem saldējumiem un šokolādēm vispār. Mēs meklējam jaunus veidus, kā aizvietot laimes hormonus. Tas ir tas vienkārši pats. Bet laika gaitā tas sakārtojas. Un kas attiecās uz manu mentālo veselību, protams, ka pie tās ir arī daudz strādāts, tām elpošanas vingrinājumu, meditācijām un lasīšanām un sportošanām un visu, ko es esmu ļoti aktīvi ieviesis savā dzīvē. Bet es varu pavisam noteikti pateikt to, ka es uztraucos mazāk. Es noteikti vairs nepārdzīvoju par tām lietām, kas man kādreiz likās, wow, tā ir briesmīga lieta. Tikai tagad es sāku tā apzināti saprast, ka bieži vien es pārdzīvoju par lietām nevis tāpēc, ka par viņām vajadzētu pārdzīvot, ka tas tiešām ir kaut kā mana stresa vērts, bet gan tas bija ķermeņa tāds
mājiens par to, ka, reku panervozē par šito, možda tu iedomāsies, ka vajadzētu savu nomērēt ar alkoholu. Respektīvi, tas mānīgais aspekts tajā, ka nevis patiešām ir stresa vērts notikums kaut kāds bijis, bet gan īstenībā tas ir organismu slikto baktēriju. Radīsim to tās apstākļus, ja? Un iedosim signālus smadzenēm. Un es esmu diezgan pārliecināts par to, ka tas tā ir. Tāpēc, ka man tiešām ir samazinājies, es nepārdzīvoju vairs par lietām, par kurām kādreiz es vienkārši ļoti, ļoti kreņķējos. Miega kvalitāte attiecīgi ir uzlabojusies ļoti pie tam vēl. Man nav trauksmes sajūtas vairāk, kā tas bija kādreiz, ja, nu, tas anxiety angliskais. Tas tikpat kā neeksistējoši. Es krietni vairāk laika un vieglāk varu pavadīt šeit un tagad, tātad būt klātesoši. Koncentrēšanās spēja ir uzlabojusies neizmērojami. Man retāk, es vienkārši jūtu, ka es retāk aizplūstu domās projām. Tas, protams, ka ir saistīts arī ar šīm te elpošanas praksēm un vispārējo, tas neizslēdz viens otru, bet laikā, kad es mēģināju meditēt un vienlaicīgi pa nedēļas nogalēm lietot alkoholu, nu, nebija tik labs tas efekts. Respektīvi, tā atteikšanās patiešām ir iedevusi lielu pielikto vērtību tieši no savas gan fiziskās, gan mentālās veselības uzlabošanā. Pavisam noteikti. Daudzas problēmas ir iespējams atrisināt pārstājot lietot to, ko tas ir skaidrs. Ja. Tā kā, jā, paldies tev arī par šo sarunu. Es ļoti gaidījuši tevi un arī jūs 20. maijā uz noslēguma pasākumu. Būs neliela paneļa diskusija, mana noslēguma refleksija un, kā sacīt, jāsaka, visi skaidrā un pa mājām. Mežuzaras iedur. Mežuzaras būs. Tur, drusku to, kur drīkstot. Jā. Paldies arī jums, dārgie skatītāji. Es mācīšos no savas kļūdas. Varbūt, ja tu vēlies atvadīties no skatītājiem, tad dari to tagad. Paldies, ka skatījāties un novēlu visiem mums un jums veselīgus zarnu mikrobiomus. Burvīgs novēlējums. Paldies tev, Ieva. Un arī jums, darbie skatītāji, liels paldies. Uz drīzu tikšanos tuvākajā nākotnē. Līdz 20. maijam vēl daži raidījumi tiks noteikti publicēti. Gribu piebilst, ka šis noteikti nebija nekāda provokācija akadēmiskajām struktūrām un zinātnē kā tādai. Šis ir apliecinājums tam, ka cilvēks ir patiešām spējīgs zināt un darīt lietas, varbūt neobligāti ieguvis Latvijā grādu par to, bet zināšanas bieži vien mēs mēram dažādos veidos, un šis ir viens no tiem. Tāpēc, ja jūs gribat uz mani kaut kā dusmoties par to, ka es esmu sācis runāt ar neakadēmiskiem cilvēkiem, tā ir tikai vienīgi jūsu izvēle. Man patīk gan akadēmiski, gan neakadēmiski cilvēki. Un uz šīs pozitīvās notas tiekamies nākošajā raidījumā. Paldies! Un būsim skaidri. Paldies! Paldies!